šodien bija patiešām jauka diena radīta un liekas 12 bērni, bet ļoti labi, ka ir blakus mammas. Привет, хорошо. Искренне лепить половилась улитку, ёшик, сердечко. Понравилось. Половилась. Как глина на ощупь. Глина на ощупь. Как тебе? Теплая, холодная? Теплая. Viņi iesaistās un ir tādi samērā mierīgi. Un es domāju, ka labi izdevās. Un vienkārši ir cita programma un cita pieeja pie tādiem bērniem. Тут главная фантазия, а там уже не важно. Бывал в музеях керамических? Ну да, например, в Резекне там вроде или где-то там, в той стороне, был один музей, который типа как человек просто для себя лепил и продавал. Ну и музей из этого сделал. Noteikti ir problēmas, var rasties problēmas, skatoties kādu darbu vēl darot. Tagad ir speciālas programmas sociāliem kā darbiniekiem vai sociāliem cilvēki, kas piesaistīti pie sociāliem tādām saistībām. Bet arī keramikā, piemēram, jānovērtē tas bērns vai tas jaunietis, ko viņš spēja, vai viņam ir pacietība. Noteikti ir jābūt arī vairākiem pasniedzējiem, vai kas pieskata to. Noteikti to jau jāliek pie kaut kā. Ja jūs ejat ekskursijā, noteikti jāpaskatās. Es domāju, ka obligāti tas ir jādod viņam tādas iespējas, un jo vairāk labākas, jo es, piemēram, strādāju ar skolēniem, kuri mācās normālās skolās. Tagad jau tomēr saista kopā tādus bērnus, kas ir ar problēmām, un normāli bērni un veselīgi, bet vienalga ir jābūt projektiem. Ir tā kā parastās skolās ir skolas Somu ministrija atbalsta, šeit ir jāatbalsta, man liekas, kādām citām ministrijām, vai medicīnas, vai kādas tagad tur, bet noteikti ir jāstrādā ar viņiem. Un varbūt arī ļoti labi, ka viņi iziet no tās vides savas, tās mājas, kur viņi tur noteikti nodarbojas vai kas. Fakts, ka pilsētas mērogā tas ir jādara, obligāti tas ir jādara.